Čau visiem! Šis būs pavisam neliels mazbudžeta video klips brīvā dabā par to, kā ir gājis un par to, kā cerams ies nākotnē. Pirmais, uz ko ir vērts atskatīties, ir pirmais Stirnbukas tērvetē. Es teiktu, ka man gāja ne labi, ne arī baigi slikti. Man liekas, es finišēju, ja skatās pēc kopvērtējuma, man liekas, tieši tur, kur es būtu gaidījis, ka es finišēju. Bet ideālā gadījumā līdz nākamajam konkurentam, Aināram Brālītim, būtu gribējies mazāku starpību, kas laikam bija nepilnas 2,5 minūtes. Un arī pēc tam līdz Jānim Kulmam, kas ir tāda kā mana polārā zvaigzne, tai izlases latiņai, kas būtu jāsasniedz. Tā arī attālinājās līdz 4 minūtēm, kas jau liekas tāds, kuras gada laikā tās 4 minūtes var dabūt. Bet labi, nebija tā, ka man bija ideāli treniņi līdz tam. Un, protams, arī, ziema ir bijusi diezgan grūta. Bet, ziema ir bijusi grūta praktiski visiem. Tāpēc tas arī, manuprāt, nav gluži attaisnojums. Man liekas, 3. dienā pēc tērvetes Stirnbuka man treniņā ļoti pēkšņi savilkās pēda, un ja visas iepriekšējās tās mini traumas, kas man jau velkas līdzi kopš pēdējā noskrien ziemu, bija tādas, kad īsti nesaprotu, no kurienes viņas nāk, bet tikpat pēkšņi viņas arī pazūd. Tad šī bija tāda, kur liekas, ka, tomēr laikam vajadzēs lielāku uzmanību pievērst. Tad sanāk, pirmo reizi esmu izbaudījis, cik nepateicīgi ir satraumēt pēdas, jo, grozi kā gribi, tev tās ikdienā tāpat ir jāizmanto. Tad par laimi es jau pašā sākumā rīkojos diezgan atbildīgi, nometu treniņus, bet arī ikdienā šī pēda sāpēja. Cerēju, ka diezgan ātri pāries, bet pagāja, man liekas, kaut kādas 2-3 nedēļas. Ik pa dažām dienām gāju izskriet, lai pārbaudītu, vai, cerams, ir palicis labāk, bet īsti labāk nepalika. Tad vērsos čatiņā ar jautājumu par ārsta ieteikumiem un saņēmos aizgāju pie sporta ārsta. Un, labās ziņas ir tādas, ka es tiešām neko nesačakarēju, es rīkojos pareizi, sanāk kaut kāda cīpsla, kas iet no ceļa, gar potīti un apvīsa pēdu, bija bišķiņ pārslogota. Šoreiz pat nav pat īsti tāda konkrēta iemesla, kāpēc, bet vienkārši vajadzēja atpūsties, un ārsta prognoze šīs nedēļas sākumā bija, ka šodien es varēšu izskriet 5 kilometrus, un pēc tam man vairs nesāpēs. Un labās ziņas ir tādas, ka tā arī tiešām ir. Tā kā tagad es varu atsākt skriešanas treniņus, bet tas tāpatās prasīs 3 līdz 4 nedēļas, lai atgrieztos pie iepriekšējā apjoma, kas ir apjoms, ko es skrēju februārī. Tā kā diezgan būs ievilcies tas laiks, kur esmu super ārpus ritma skriešanā. Un, pēc 4 nedēļām būs jau palikušas 2 vai
2,5 nedēļas līdz vienai no mana gada prioritātēm, kas ir Vilkaču maratons. Un, lai gan es neko neplānoju atcelt vai stipri mainīt savā pieejā, protams, ka tās sākotnējās ambīcijas būs bišķiņ jānokalibrē un vienkārši jāskatās pēc situācijas, kas ir labākais, ko es tajā dienā varu sasniegt. Nedaudz stulbi, jo gal galā, kā jau es secināju iepriekšējā videoklipā par izlases atlases kritērijiem, tās ir principā vienīgās sacensības Latvijā, kur teorētiski var kvalificēties, bet labi mājieni arī ir saprasti par to, ka uz tām ārzemju sacensībām ir jābrauc, ir jāgūst pieredze un nepietiks vien ar reitinga punktu mahinācijām, lai tiešām savu to vietu pierādītu. Un tāpēc tas tagad ir tāds ļoti atvērts jautājums. Ko tad es vispār daru ar to savu sezonu? Jo vadoties pēc citu gadu pieredzēm, kā man pieeja tagad ir tāda, ka es izšauju pavasarī, un tad izšauju rudenī, bet tā kā pa vidu vasarā tas grafiks ir tāds varbūt nedaudz relaksētāks, jo vienkārši daudz kas cits notiek. Par laimi ir draugi, kas kaut kur aicina, un arī tos dzīves mirkļus laist garām negribās. Tad tagad ir bijusi grūta ziema, sačakarēts pavasaris, un tad tos vasaras mēnešus arī jau kaut kā liekas muļķīgi laist garām, jo tad jau rudenī, kas ir, tur vairs 9 mēneši līdz slēdzas atlases slēdzas izlases atlases loks. Un, pagaidām es esmu noskatījis sacensības Spānijā rudenī, kuras aptuveni sakrīt ar manu dzimšanas dienas nedēļu, kas būtu ļoti foršs veids, kā atzīmēt savu 30 gadu jubileju. Bet pamazām tomēr šķiet, ka kaut kas ir jāatrod arī tajā vasarā. Esmu nedaudz izvairījies no ārzemju sacensībām šogad, jo paralēli cenšos sakrāt naudu dzīvoklim. Un tad tādi sporta sacensību ceļojumi īsti nenāk tam par labu. Bet izskatās, ka kaut kāds kompromiss būs jāatrod. Man pagaidām nav vēl ideju, kur. Bet es domāju, ka es vienkārši skatīšos apkārt un cerēšu, ka par kaut ko iemirdzis acis, un tad vienkārši arī ļaušos tai sajūtai. Un lai gan pēdējās nedēļas ir bijušas patiesībā ļoti grūtas, tīpaši pēc tādas ziemas, kas, bieži vien cilvēkiem tāds, bet nav jau tik traki, un es vispār tā nejūtos, ja mana ģimene un draugi visi sadotos rokās un teiktu, braucam uz kādu vietu, kur ir viss caur gadu silti un vasarā riktīgi karsti. Es domāju, es diži neatskatīdamies šādu piedāvājumu arī pieņemtu. Un es tiešām nejūtos pārāk priecīgi ziemās. Un tad pēc tādas ziemas vēl gan arī visu pavasari nonīkuļot, arī ir tāds tā kā ilgstošs sots.
Bet pozitīvi ir tas, ka pa šo laiku es esmu braucis ar velo, treniņus esmu uzturējis, un par spīti tam, ka es teju vispār vairs nebraukāju ar velo, es šobrīd uz velo jūtos labāk kā jebkad, gan pēc sajūtām, gan arī pēc jaudas. Varbūt ne tur paša augša, ja tur kaut kādi dažu minūšu intervāli vai sprinti, bet tāda ikdienas braukšana augstā Z2, man cipari ir labāki kā jebkad. Un tas arī dod to cerību, ka tas, ka es tagad esmu turpinājis trenēties, ka tā skriešana jau nekur nebūs pazudusi. Un tad cerams arī, pat ja man sanāks tikai kādas 2-3 nedēļas ar tādu labu treniņu ritmu līdz Vilkacim, tad tas būs gana, lai pēc tam atkal pārslēgtos uz skriešanu. Tā kā jā, cenšos pārāk nepieturēties pie sliktajām domām, un tas laikam arī ir viss, ko es vēlējos teikt. Es pat nezinu, vai kādam tas baigi interesē, bet ir arī forši pašam sakopot domas, un gan jau būs arī jautri pēc, 5-10 gadiem atskatīties. Tā kā jā, tagad atkopties, tikt atpakaļ ritmā, un tad jau skatīsimies, kā izvērtīsies vasara un tālāk rudens.